kopā mazliet virs 100 kopā. Īsti vairāk nevaram. Barības bāze ir principā sasniegusi maksimumu lopu. Mēs atrodamies dabas lieguma Ābeļi, atrodamies ainavu aizsardzības zonā. Vienu lielu daļu sastāda ziemeļsusējas palienes, kuras apsaimniekojam. Un palienēs nevar nec audzēt graudus, nec ko citu. Līdz ar to vienīgais, ko tur var darīt, tā ir lopkopība. Šo īpašumu mēs iegādājamies 2014. gadā. Tanī laikā kaut kur izleca, kad var pieteikties dabiskajiem zālājiem, viņu atjaunošanai. Projektu apstiprināja. Un kaut kā tā arī lēzeni un veiksmīgi mēs viņu realizējām un tikām iekšā tanī dabisko zālāju apritē. Gan ar manām zināšanām, es pēc izglītības esmu agronoms, gan dabas fonda zināšanām, gan Latvijas universitātes profesoru zināšanām. Kad visi tie viedokļi, kā saka, sajiet kopā, tad tur sākās kaut kur dzimt patiesība pa vidu. Dabīgo zālāju, lai tu atjaunotu, tev vajag to noplicināt augsni. Man kā agronomam noplicināt augsni, tas ir pilnīgi pretējā virzienā iešana nekā visa tā būtība, ja, auglībai. Un cik ātri sēdināt to augsnes auglību, neauglību un cik ātri tās puķes ienāks iekšā, to neviens nezina. Mums ir 3 nozares, sauksim viņas tā. Gaļas lopkopība, kas ir lopkopības sadaļā, graudkopība, kas ir galvenā nozare saimniecībai, un mežsaimniecība. Kādreiz likās, audzēsim tikai graudus un viss būs kārtībā, tad tikai ar vienu nozari izdzīvot nevar. Riski ir jāsadala. Tā. Darbnīcu galvenais. Sadalīts, jā, galvā mehāniks sauc, esmu par finanšu ministru. Kopā mums ir valde. Jā, un viņš saka, mēs ar valdi izlēmām, jo tas ir valdis. Ja es kaut ko nevaru izlemt, es saku, man ar valdi jāparunā, un tad pilsētā kantorī prasa, kad jums ir valdes sēde. Ir bijis gadījums tāds, jā, kad prasīja. Sejmašīnā jāiegādājas vai kas ir, kaut ko modernizēt, vai viņš arī tas, kas izlem, ko mums vajag. Finansējumu meklējais beigās. Viņam patīk darbs ar cilvēkiem. Viņš var pazvanīt pusstundu parunāt kaut kur. Man atkal nepatīk, es varu ziemā iekāpt traktorā, aizbraukt mežu, vai kur vispār nav zonas. Galvenais, lai radio skan. Lai nav tā, ka viens pats ar sevi runāja. Nu jābūt sakoptajai videi, kurā mēs dzīvojam apkārt. Un ja kādreiz šeit viss bija aizaudzis ar kokiem, grāvju te nebija vienkārši viens liels purs. Atjaunot ir Ulmaņa laiku grāvīši. Ir izdarīts pareizi. Nav ne par daudz, ne par maz.